atrodamies Cēsu senajā tirgus laukumā un 18 gadus Cēsīs šajā ēkā laukuma malā atrodas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Cēsu filiāle. No 8. jūlija Cēsu filiāle sāk uzņemšanu, mīļi gaidīti visi interesanti no Vidzemes reģiona pie mums Cēsīs. Mani sauc Lelda Kalcinava. Esmu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 2. kursa studente, mācos studiju programmā pirmsskolas un sākumskolas skolotājs. Šis pavasars man bija ļoti interesants. Akadēmija piedāvāja braukt uz Erasmus programmu uz Grieķiju, uz Krētu. Un tad arī es tā padomāju, kādēļ gan nē. Dzīvot tikai vienreiz, esi jauns, kāpēc nepamēģināt? Tagad dosimies pie Cēsu filiāles absolventiem, lai vērotu viņu ikdienas gaitas un profesionālo darbību. Mēs esam ciemos mūsu sadarbības bērnu dārzā. Šeit 2007. gadā sadarbībā ar Cēsu pašvaldību, ar Rotary klubu, Cēsu un Zviedrijas tika izveidots īpašs brīvdabas pedagoģijas laukums. Šī ideja radās tāpēc, ka tajā gadā rotariešu programma bija visu skaistāko, labāko bērniem. Un mēs, Cēsu rotarieši, atsaucāmies šim projektam, un projekta rezultātā tika iekārtots šis brīvdabas pedagoģijas laukums, un 5 gadus vēl pēc tam mūsu filiāles studenti, absolventi un arī reģiona skolotāji tika īpaši apmācīti, kā strādāt ar brīvdabas pedagoģijas metodēm. Es esmu Monte, strādāju 4. Cēsu pirmskolas izglītības iestādē. Esmu R2 absolventi. Mācoties augstskolā un paralēli strādājot, mēs varam arī izmēģināt visas gūtās zināšanas praksē. Izglītības iestādē 8 pedagogi ir ieguvuši izglītības un vadības akadēmijas diplomus. Arī es pat esmu beiguši šo akadēmiju.
Bet jāsaka, ka saikne ar augstskolu nekur nav zudusi, jo katru gadu pie mums kāds no studentiem iziet mācību praksi. Šobrīd mūsu iestādē strādā 3 skolotājas, kas paralēli darbam arī studē. Un neļauj mums iesūnot, ja ik pa laikam no augstskolas lekcijām atnes mums kādu labu ideju, pēc sen aizmirstu, bet labu metodi.